mokas. Es vairs nevaru izturēt. Mirt. Vairāk neko. Es nevaru. Maidziņ! Mīļā maidziņ! Solveiga, tā tu neskūpsti mani. Neskūpsti. Tu esi dusmīga uz manīm. Nē, mīļā, tas ir briesmīgi. Man ir tādas iestas. Neskūpsti mani. Nu, bet tā taču vajag ārstēties. Tā nav joka lieta. Tu saproti, ka tev var izcelties smadzeņu iekaisums. Un tu pat vari nomirt. Un kas tad būtu labāki tagad? Kā dusēt vēsā zemes klēpī? Neko neredzēt, neko nedzirdēt, neko nejust galu galā. Ārprāts, bet tu tā nevari runāt. Tu nedrīkst tā runāt. Kāpēc? Tev taču ir vīrs, un tev esam mēs. Jā, kā tad vīrs? Tas gan man ir īstais. Bet viņš taču tevi mīl. Vai ne? Iedomājies, kad es viņam šodien teicu, ka es gribu iet pie doktora kunga, viņš man iesaucās, atkal jau? Tev tās iesnas izmaksā tik daudz, ka es par to naudu jaunu sievu varētu dabūt. Ak, tu nabadzīte. Es ko lai es daru? Labdien, dāmas! Labdien! Ak, tu mana nabadzīte! Nu, tik traki izskaties šodien. Es tev atnesu mazu dāvani. Tā tev X vaidziņiem atkal iesargst. Nu, paldies. Lūdzu, mīļā, es došos tālāk. Labi, paldies. Taisi vaļā. Noskatcies. Pērles. Cik loki? Fui! Nē, to es no Alfa nebūtu gaidījusi. Ko tas? Jā, kundze. Aizvāc šo! Fui! Fui, ņem ciet, aizvāc šo projām. Negribu redzēt nekā. Fui! Ko es tev teicu? Ko es tev teicu? Nabadzīte mana. Tā es mokos. Es vairs nevaru izturēt. Man visas dzīsliņas jau ir tik vājas. Es vairs nevaru. Iedomājies, es šodien tirgū biju. Tirgū? Kam tu nodarbojies ar tik uztraucošām lietām? Tu savu mūžu neesi gājusi uz tirgu. Bet vai tad kalpam var ko uztecēt tagad? Pilnīgi neko. Nu jā. Gāju šodien pie vienas sievas prasa. Vai viņai līdaka ir? Esot gan. Un dod man tādu lielu, tādu platu zivi. Es saku, tā taču nav līdaka. Kas tad tas esot? Es saku, karūsa tā ir. Nē, līdaka. Beigās noskaitos, es saku, neturiet taču mani par muļķi galu galā. Nu jā, viņa saka, pagājuši gadu, kad es viņu gribēju ķert, tad viņa vēl bija līdaka. Laikam visu gadu maisoties par to karūstu dīķi būs pa karūstu palikusi. Tu iedomājies šito bezkaunību. Tā jau varētu būt, bet cik briesmīgi. Bet tas jau vēl nebija viss. Pie otrā vietā tur olas tirgo. Tad es māziņas, kad tad piņģerot. Pa 50 santīmi gabalā. Tik dārgi. Es prasu, ko tad tās olas tik maziņas? Nevarot nesot lielākas, izsēdējušas vistas. Es teicu, bet ļaujot tad tām vistām tur ilgāk sēdēt uz tām olām. Viņa saka, jā, kad jau jūs tur būtu sēdējusi, tad jau gan būtu lielākas izsēdējusi. Šito bezkaunību! Ārprāts! Bet, mīļā, tev nevajadzētu tak ņemt pie sirds. Tu taču zini, prastam cilvēkam prasta valoda. Bet vispār, kas to kādus gadus atpakaļ varēja iedomāties, ka mums būs jānodarbojas ar tādām tik ikdienišķām, tik prastām lietām, ka mums būs jānolaižas līdz pašiem dziļumiem. Jā, mēs ciešam līdz ar visu Eiropu. Bet kas tad tur? Mazliet ķibels ar tirgus sievām. Bet galvu augšā, gan mēs atdarīsim visiem saviem
pārdarītājiem. Nesatraucies. Aha, un tad jau gan viss labi tajā Eiropā, vai ne? Tad jau gan nebūs nekādu ķibeļu. Nebūs nekādu ķibeļu, ne likstu. Ne ar vīriem, ne ar tirgus sievām. Nu, un kas tad tev? Mazliet nesaskaņas tirgu, bet tev taču ir vīrs. Jā, tu redzēji, kāds viņš ir mans tas vīrs. Un ko tad tavējais? Tev taču arī ir vīrs. Kur tas šis? Ai, Kur tu raudi? Kas noticis? manējais. Nu, Īsts briesmots, īsts behemots. Solveiga, beidz! Jā. Nerunā tā. Kad es tev varētu visu izstāstīt. Tā no sirds. Tad tu mani saprastu. Viņš mani nemīl, mīļā. Nē, tam gan es neticu. Un nekad nav mīlējis. Jau toreiz, agrā jaunībā, kad zvērēja mūžīgu mīlestību, kad viņš teica, nevienu tā nesot mīlējis, skulpstīs un glāstīs kā man. Es uzreiz zināju, ka viņš melo. Uzreiz, nu pārāk liela tehnika, taisnīgās. Pārāk liela tehnika. Es taču neesmu no muļķu mājām. Jā. Un kad es viņam jautāju, un kad es viņam teicu, es zinu, kāpēc tu mani apprecēji. Zini, ko viņš man atbildēja? Kad viņš mani esot apprecējis, jo man esot bijusi nauda. Iedomājies? Ārprāts, ak, tu nabadzīta. Nu, Mīļa. tu gan tagad esi uztraukusies. Klausies, varbūt gribi nomierinošu tēju. Jā, mīļā. Šausmas. Jā, kundze. Atnes lūdzu tēju 2 personām. Labi, kundze. Nē. Tikai neraudāt. Tad sirds izmirks kā pūpējs. Un tāds neliecas ar savas mīlestības vilku. Tiks viņai to klāt un samaitās pavisam. Tikai izturēt un nepadoties. Saproti, bet ja vien viņš liktu mieru. Vai beidz? Vai tu tev saša ir tik nemierīgas dabas? Saproti, viņš dzer un tad tās paģiras. Un man labi audzinātais sievietei, kas tāds ir jāpieredz. Kādas tās paģiras ir? Mans alvs taču arī dzer, bet viņš gan saka, ka viņam ir tās bezalkoholiskās paģiras. Nu, redzi, bet manējam tās ir tik alkoholiskas, ka neizturē. Ai, tā viņdien arī. Viņš izgāja no mājas ap pusdienas laiku un pārradās nakts vidū. Nakts vidū? Jā, iedomājies, ietenterēja istabā pilns kā mārks. Skatos, kas viņam rokās borīts ar kanāriju putnu. Es nekā nesaprotu. Nu tad es viņam jautāju, lai paskaidro. Un tad viņš izstāsta. Viņš esot dzēris kopā. Ko tu te klausies? Ej! Jā, kundze. Klausies, viņš esot dzēris kopā ar to Felsenbacher draugu. Un tas arī tā piesūcies, ka nav vispār sajēdzis, ko dara. Un tad manējais gribējis nākt mājās, bet ārā ir tumšs kā peklē. Un šis viņam gribējis iedot būrīti, lukturi, bet sajaucis un iedevis būrīti ar kanāriju putnu. Un tā manējais nācis visu ceļu mājās. Iedomājies. Kad es viņu tādu ieraudzīju, es kļuvu tik nikna. Es viņam saku, ko tu ar mani dari? Man labi audzinātai sievietei, kas tāds ir jāpieredz? Un tu zini, ko viņš man atbildēja? Tev labi audzinātai sievietei. Ja tu būtu labi audzināta sieviete, tad tu tagad nakts laikā neielaistos sarunās ar piedzēršu vīrieti. Ārprāts, mana mīļā. Taču jātiek tam pāri. Saņemies. Nē, tikai neraudāt. Vairāk, nomierinies. Jā. Neraudāt. Vai tu zini, īstenībā es tā ļoti visu esmu apdomājusi un salikusi pa plauktiņiem.
Un īstenībā es esmu sapratusi, ka tāda mana vīra uzvedība dod man zināmu labumu. Oho. Jā, tu saproti, es esmu brīva visu dienu. Es varu iet, kur es gribu. Es varu darīt, ko es gribu. Un man nevienam nav jāatskaitās. Un mīļā, ja tu zinātu, kas tā ir par sajūtu justies brīvai? Mīļā Maiga, mēs taču vēl esam tik jaunas un mums vajag dzīvot. Es tikai tagad saprotu, kāda muļķa es visu laiku esmu bijusi. Bet mīļā, bet morāle. Ai, tu ar pa to pašu blā, blā, blā. Mīļā, nu. Ja vai tu domā, ka tā ir tā morāla, kuru piekop tā mana tantiņa Lida? Nu tā vecā meita, kurai tie 95? Tā? Kas tad šeit par morāli? Iedomājies! Viņai istabā ir būrīts ar papagailu. Nu, lūk. Un vakaros gulēt iedama. Un no rītiem celdamās viņa būrīt atklāja ar lakatu, jo papagailis esot vīriešu kārtas. Nu, ai, mīļā, cik dažādi ir uzskati par morāli. Bet tagadējais laiks ir tik daudz ko grozījis. Atliek tikai kādam mazlietiņ izšauties ārā no vispārējām normām, kad jau tenks un baumas. Iedomājies, ko par manīm tenko? Nē, Kā man esot 4 mīļākie. 4? 4, jā. Nu beidz, nu neviens prātīgs cilvēks taču netic baumām, vai arī ja tic, tad labākajā gadījumā tikai uz pusi. Bet lai 4. jau viņi tenko, vai man žēl? Es vismaz jūtu, ka es dzīvoju. Man pats svarīgākais ir sirdsmiers. Ah, mīļā, ja es tev varētu izstāstīt kādreiz visu, Taču vari. ja tu zinātu, kas par lielisku cilvēku ir Nikijs. Nikijs. Mans Saša, pat viņam kurpjauklis nav cienīgs aizsiet. Paga. Nikijs. Nikijs. Varbūt tās tad tev vajag izlemt kaut, es pat nezinu, vienu vai otru. To arī to pašu. Ko to Ja pašu? tas būtu tik vienkārši. Bet nevar tā. Tad vajag vienu vai otru, Nikiju vai Sašu. Nu, ja tas būtu tik vienkārši, Maiga. Nu, saproti, ja man būtu jāizvēlās starp Nikiju un Sašu, nu, es tomēr laikam izvēlētos Koļu. Koļu! Solveiga! Mīļā! Neskaties uz mani tā un nenosodi. Tas taču ir tik dabīgi. Tik dabīgi. Jā, Koļa. Ai, ja tu zinātu, mans Koļa. Ai, mīļā, Maiga. Ja es tev varētu visu izstāstīt, tā no sirds. Bet mums ir tur maz laika. Manu mīļo draudzību. Izstāsti man, es tevis nekā nesaprotu. Saša, Nikijs, Koļa. Nu, kas tur ko nesaprast? Bet, mīļā, padomā, dzīve taču ir tik īsa, to vajag baudīt. Ak, tu uz manīm skaties kā uz tādu meža zvēru. Ak, mazais šņapainais degunti. Ai, kas padara dzīvi jauku, kad ir ārā tumšs un lietas līst? Kas sasilda sirdi? Tā taču ir mīlestība. Mums vajag mīlēt. Ai, mīļā, mēs ar Koļu iepazināmies tango deju nodarbībās. Tango deju nodarbībās? Jā, iedomājies. Kas viņam ir par tvēri? Kas par grāciju? Kad viņš mani saņem, man zeme pazūd zem kājām. Gribi es tev parādīšu? Nē, ne šodien. Mīļā, es jau parādīšu, kad sapratīšu.